Tā ir festivāla tradīcija, ka paralēli koncertiem mums notiek arī konkurss Latvijas jaunajiem saksofonistiem. Tas ir konkurss mūziķiem, kas mācās bērnu mūzikas skolās un mūzikas vidusskolās. Un liels prieks, ka šoreiz uz konkursu ir pieteikušies 89 dalībnieki no visas Latvijas. Mums ir ļoti labas balvas, mums ir 2 profesionālie saksofoni no franču firmas Zelmer un no japāņu firmas Yamaha. Tā kā es domāju, ka jaunie saksofonisti arī ir ļoti motivēti piedalīties šajā konkursā. Konkurss notiks 3 dienas, bet noslēguma koncerts notiks 19. februārī 2012. Latvijas Mūzikas akadēmijā. Jāsaka, ka šeit būs ne tikai apbalvošana, bet arī patiešām koncerts, kurā muzicēs kopējais saksofonistu koris, kurā apvienosies visi šie dalībnieki. Būs arī viesi, kas tajā laikā būs festivālā, tā kā es domāju, uz saksofonu korī kopumā muzicēs kādi 100 dalībnieki. Uzstāsies arī šie laureāti, kas būs šo konkursu uzvarējuši, un, protams, arī festivāla dalībnieki. Tie būs Rīgas saksofonu kvartets Next, Oskars Petrausks kopā ar saviem kolēģiem Rihardu Zaļupi un Raimondu Petrauski. Un es domāju, ka būs arī pārsteigumi, par kuriem es varbūt šoreiz neteikšu, bet atnākot uz šo koncertu, jūs tos dzirdēsiet un redzēsiet.